atceros vienu epizodi, kur es eju ar 2 bļodām, kas ir pilnas ar ūdeni, kad apkārt notiek traks skrējiens, bet es saglabāju pilnīgu koncentrētību, saglabāju mieru, tad tas ir arī šis te mans tornado attīstības ceļš, kurš sākas varbūt ar nemieru, ar trauksmi, un izejot cauri dažādām situācijām, man tomēr izdodas nokļūt līdz stāvoklim, kurā ir līdzsvars.